plastlīnu un citas ar plastlīnu saistītas lietas šeit, Sabelē. Mūsu mazajā ražotnē šeit iepriekš ir bijusi ražotne Somdaris. Un mēs esam ievākušies šajās senajās telpās un izremontējuši visu. Un šobrīd mēs šeit ražojam rotaļlietu bērniem, Latvijas tirgumu un eksportam. Visiem interesē, kā tas ir, kā tas tā notiek. Dažreiz vienkārši tā notiek, ka tu sāc saviem bērniem kaut ko ražot, kas tev ļoti patīk un kas ir nepieciešams, ko tu vairs varbūt negribi pirkt veikalā, ka tev liekas, bišķi pa daudz jau paliek tā pirkšana, un tad tu sāc ražot saviem bērniem. Tad pēkšņi kādā blakusmāma no kaimiņiem sāk interesēties, kas tas ir baigi forši. Es sākumā vienkārši Google meklēju receptes un taisīju dažādus plastlīnus, tāpat kā mēs paši mājās izmēģinām dažādas sierkūku receptes. Un tā arī es dažādas plastlīnu receptes taisīju un liku krāsas, bērni spēlējās, bērniem baigi patikās. Tā arī tas bija, jā. Un visi prasa, kāpēc viņš tik košs un tā. Tās ir pārtikas krāsvielas. Tas sastāvs bija galvenais. Kādēļ man likās, ka es atšķiršos no citiem plastlīniem. Absolūti droši bērniem, pat vismazākajiem bērniem, jo, ja ieliek mutē, nekas nenotiek. Jo, pārtikas izēvielas. Bet, protams, tas nebija viegli izveidot recepti. Recepti pie manis nāca gandrīz gadu, mēģinot vēl un vēl. Beigās paņēmu arī ķīmijas tehnologu, kas man palīdzēja izstrādāt, saprast, kas ir termoizturīgas vielas, kā viņas salikt kopā. Un ražotājiem ir jārada produkts, kas stāv veikala plauktos normālā termiņā un nesabojājās. Un tas bija tas mans galvenais uzdevums. Ir grūti, bet es šobrīd nemainītu. Es reāli negribu neko mainīt.